no brīnišķīga cilvēka, no certificēta cilvēka biomehānikas speciālista, no functional patterns speciālista, no fizioterapeita, no cilvēka, kuram patiesībā ļoti, ļoti rūp cilvēka veselība visa kopumā. Nevis tikai kaut kāda viņas detaļa, viņš redz patiešām cilvēku veselību kopumā, un tas ir arī viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc viņš ir zem zino, un kāpēc viņam arī šī zem zino veselības koncepcija ir noderīga un svarīga. Aicinām Jāni Šukājevu, padalies ar to, kā tu redzi zem zino veselības koncepciju un kā viņa mums var būt noderīga. Paldies, Ivar, pilnīgi pēc tāda uzaicinājuma ir prasās aplausas. Jā. Tā tad, prieks redzēt tik kuplā skaitā cilvēkus, tik daudz, tā kā čau visiem. Tad šodien parunāsim tieši par to, kā uzturs ietekmē ļoti daudz sistēmas, orgānu, tā skaitā muskuloskeletālo sistēmu un mazina to hronisko iekaisumu kopumā. Praktiski šeit ir ļoti svarīgi dati, ko mēs redzam. Mēs redzam to, ka mēs redzam oficiāls datus no slimību profilaks un kontrolas centra par galvenajiem nāves cēloņiem Latvijā 23. gadā. Kā mēs zinām un kā mēs redzam, sirds asinsvadu slimības ir kā vienmēr pirmajā vietā. Tā teikt, kā teica Salcerīta iepriekš lekcijā, latviešiem ļoti patīk mirt no sirds asinsvadu slimībām, taču praktiski netālu seko arī audzēji un ārēji slimību cēloņi, un aiz tiem arī elpošanas sistēmas slimības. Bet tagad, ja mēs redzam reāli šos statiskos datus, padomāsim uz mirkli. Kas ir tas, kas vieno lielāko daļu šo slimību? Lielākā daļa no viņām attīstās pakāpeniski, sākās nemanāmi, un lielākoties ir novēršams jau laicīgi. Tas nav likteņa pirksts vai ģenētiska loterija, tās ir sekas mūsu ikdienas izvēlēm, tam, ko mēs ēdam un kā mēs kustamies. Un tieši šeit arī sāksies saruna par iekaisumu. Tātad mēs visi zinām, ka bērni un jauniešiem rēti sāp locītavas. Viņiem ir daudz enerģijas, pārsvarā nekad nekas nesāp. Tas viss ir pateicoties daudzuma audos un audu elasticitātei. Bet kļūstot vecākiem parādās sāpes dažādās ķermeņa daļās, dažiem agrāk, dažiem vēlāk, bez traumām tās sāpes ir, stīvums no rītiem parādās, audi paliek neelastīgāki. Un ja mēs novecojam vienādi, kāpēc tad visiem vienā laikā nesāk parādīties muguras sāpes? Atbilde ir fascijā un tās elasticitātē. Praktiski, ja mēs tā skatāmies, kas ir fascija? Fascija ir smalks saistāda apvalks, kas apņem mūsu muskuļus. Ja jūs kādreiz esat vistas filē griezušas, iepriekšējās prezentācijās esmu līdz reāli vista, šodien es esmu tāds pieklājīgāks, ieliku muskuli. Tā plēve arī ir tā fascija. Problēmas sākās, kad šī fascija sākas augt kopā ar ādu vai muskuļiem, un viņa kopā veido šos ierobežojumus, jo fascija normāli apņem ne tikai muskuļus, bet arī locītavas. Un, ja viņa tiek ierobežota, viņa paliek cietāka nekā viņai jābūt. Viņa vairs neslīd savā starpā, saspiež asinsvadus, nervus, iekaisums veidojās starpā. Un, ja mums ir šis iekaisums, līdz ar to viņa uzliek ne tikai slodzi uz locītavām, bet arī bež pašas locītavas. Un līdz ar to pasliktinās vispār mūsu kopējā labsajūta. Un, ja mēs skatāmies, vislabākie fiziskās labsajūtas rādītāji ir Norvēģijā, Zviedrijā, Vācijā, un Latvijā ir sliktākie. Pie manis viena vecuma cilvēki, kad ir nākuši uz konsultācijām, es redzu ļoti daudzus pacientus, un vienreiz bija viens kungs, 52 gadus jauns, otram bija 48 gadi,
Abiem vienādi simptomi, galvas sāpes, vienādi stipri ierobežoti audi bija, asinsrite pasliktināta. Abi novērtēja savas galvas sāpes uz 7 no 10, atceros, ja pareizi. Viens no viņiem izārstējās 3 mēnešu laikā, otrs tikai 8 mēnešu laikā. Jautājums, kas viņiem abiem atšķīrās? Pēc tam tikai konstatējām to, ka tā lielākā atšķirība bija analīzēs, asins analīzēs un uzturs ikdienā, ko viņi lieto. Taču lielākā daļa mūsdienās zina, ka uzturs ir svarīgs. Taču neviens nezina, kā to pārbaudīt. Vai tiešām tas, ko mēs ēdam, neietekmē mūsu audu dzīšanas procesus, to atjaunošanos un to, cik ātri fascijas mēs varam izārstēt. Bet, bet kāpēc ir nepieciešams ārstēt fasciju? Jo tieši šī fascija ir tā, kas rēģē vienā no pirmajām uz iekaisumu un nepareizu uzturu. Kas ir tie simptomi, kas nāk ārā, ja mums ir ierobežojumi šādi? Nedaudz sāp galva parētam muguras pasāp, ceļot vai neceļot smagums. Stīvums ik pa laikam parādās, bet pakustoties, pāriet. Tātad neelastīga fascija ir viens no galvenajiem muskuloskeletālajiem faktoriem, kas pasliktina šo fizisko labsajūtu. Viņas sabiezējumu ierobežo asinsvadus, kā iepriekš minēju, nervus saspiež, līdz ar to var izraisīt hroniskas galvas sāpes, migrēnas un pat jostas daļas sāpes vai pat sliktu dušu. Stīvums no rītiem arī mēdz būt ļoti daudziem, jo atcerieties, kā es iepriekš minēju, ka fascija, ka fascija ir fantastisks transduktors, mehanotransduktors. Līdz ar to tas izskaidro, kāpēc pie stresa var sāpēt galva, savāks sprandu un varbūt dažādi citi veidīvi simptomi, jo fascija reaģē uz hormoniem, tāpēc arī uz stresu. Fascijas sabiezējumi samazina muskuļu garumu. Kādam vairāk, kādam mazāk, bet tās slodze uz proprioceptoriem un sāpju receptoriem var būt lielāka nekā normāli. Pat pie maziem muskuļu saīsinājumiem. Līdz ar to, ja mums ir šī slodze, tas veido hronisko bērzi locītavas, palielinot uz šiem receptoriem spiedienu, un līdz ar to nav brīnums, ja ir spiediens uz receptoriem, būs sāpe. Muskulis paliek cietāks, ūdens sliktāks uzsūksies audos. Mēs varam dzert ūdeni daudz, bet viss tiks izdzīts ārā, jo ļoti minimāls daudzums tikai uzsūksies. Līdz ar to veidojas hroniskas lozītavu sāpes. Ja mums fascija būs elastīga, tad arī asins cirkulācija uzlabosies, jo fascijai savukārt, kā iepriekš runāju, un muskulu un ādu savā starpā tiek saspiesti šie nervi un asinsvadi, ierobežot pašu asins cirkulāciju. Tad pie elastīgas fascijas šī asins cirkulācija normalizējās. Medikamenti sāk strādāt. Daudzi saka, man sāp galva, un medikamenti vairs nepalīdz. Nu, tad redz, kur ir atbilde. Ja asinsrite nav nekāda, medikamenti ir vienīgie caur asinsriti, kā viņi var nokļūt. Ja asinsrite nav, tad arī medikamenti nevar palīdzēt. Ja nervi tiek atbrīvot, tad mazinās arī galvas sāpes. Noteikti ir pieredzēts, ka galva sāp ir bieži vien savokta spranda un visi kākldaļas muskuļi. Tas arī ierobežo nervus, izraisa starojušas sāpes, migrēnas galvā. Ūdens daudz labāk uzsūcās mīkstos audos. Tāpēc pie masāžām ir ieteicams iedzert kā minimums 500 ml ūdeni, vai vadot arī prezentāciju vai lekciju. Dzeram ūdeni daudz, mani draugi. Elastīga fascija samazina spiedienu, malts jau uzreiz padzērās ūdeni, samazina spiedienu uz locītavām, līdz ar to palielina novecošanās, sāpes locītavās un ļauj atgriezties aktīvā dzīvesveidā bez sāpēm un diskomfortiem. Ir vairāki faktori, kas palīdzēs uzlabot fizisko labsajūtu, jeb fascijas elasticitāti. Mīksto audu tehnikas, masāžas, miofasciāla audu atbrīvošana, ko daudz ir izbaudījuši pie manis ar patīkamām sāpēm un smaidu. Triggerpunktu išemizācija. Pastāv daudz dažādu vispār masāžu veidu, bet parastās klasiskās masāžas, diemžēl, vissliktāk iedarbojās uz fascijām. Lai būtu efekts, ir nepieciešama tiešām išemizācija, pietiekami liels spiediens, lai apturētu asinsriti lokāli audos.
kas pēc tam stimulē šajos audos asinsriti un mazinās iekaisumu. Nākamais - mikroelementi. Vitamīni veicina kolagēna ražošanu, audu atjaunošanās un spēlē lomu pie saistāvdu atjaunošanās. Šķīdrumu lietošana uzturā pieaugušiem vidēji 2 līdz 3 litri dienā. Problēmas, kāpēc šis var nepalīdzēt, kā jau minēju iepriekš, ir jaudi, kas nodrošina ūdens transportu, ir biezāk vai cietāk, un šis transports pasliktinās, tāpēc ir svarīgi domāt arī par makroelementiem, it īpaši par omega-3 augstskābju līmeni asinīs. Viņš palīdz uzlabot savu sastāvdaļu, arī caurlaidību un arī to, cik ūdens uzkrāsies audos. Un kā jau iepriekš minēju piemēru ar 2 pacientiem, kam bija galvas sāpes, uzturs ir viens no lielākajiem faktoriem, kas nosaka ķermeņa pašatjaunošanās spējas. Pētījumi liecina atkal, kā viens no pētījumiem, ka omega-3 augstskābes var palīdzēt samazināt iekaisumu. Tas nozīmē, kā viņas to samazina caur iekaisumu citokīniem un interleikīnu mehānismiem. Pētījumi liecina arī, ka omega-3 augstskābes ir dabīgs asins šķidrinātājs. Tas samazina asinsspiedienu, uzlabo asins cirkulāciju, samazina slodzi uz sirdi, sirds asinsvadu sistēmām, palīdz labāk asinīm nokļūt līdz mērķaudiem. It īpaši svarīgi ir holesterīna rādītāji asins analīzēs, tā kā jau mēs zinām, augsta blīņa holesterīns ir veselais, labais holesterīns, zem blīņa ir sliktais holesterīns, un praktiski mēdz būt arī viņi ārpus kritiskām robežām. Ja viņi ārpus kritiskām robežām, mēs skatāmies triglicerīdus. Ja triglicerīdi ir normas robežās, mēs varam atļaut holesterīnam būt augstākam arī, jo triglicerīdi parāda to tiešām, cik ir kritiska situācija. Jo bieži vien mēdz būt tā, ka holesterīns ik pa mēnešiem kāp cilvēku augšā, bet triglicerīdi samazinās. Tas liek arī pat, tas nozīmē, ka notiek pareizi audu atjaunošanās mehānismi pēc ķermeņa, asinsvadu atjaunošanās mehānismu ķermenī. Holesterīns arī nepieciešams ir asinsvadu būvē. Lūk, un ja kājas ir bālākas, augstākas, veidojas arī varikozās vēnas izteiktākas paliek, visticamāk arī, ka tas ir saistīts ar audu neelastību, asinsbiezumu izmaiņām arī asinsvados. Omega-3 augstskābes kā pašas tieši mazina iekaisumu audos, līdz ar to mazinās sāpes, jo viņas tieši iedarbojas uz šiem citokīnu interleikiem un citiem iekaisuma faktoriem šūnā. Ir vairāk pētījumu, kuri norāda arī to, ka mazinās reumatoīdi artrīta riski. Vispār arī simptomi un cēloņi, tāpēc mēs jūtamies labāk, ja mums ir šūnas normāls. Tāpēc arī modulē T-šūnu diferenciāciju. Ko tas nozīmē? T-šūna tas ir dabīgs aizsargs mūsu ķermenim, kas mēdz mūs aizsargāt no dažādiem vīrusiem, baktērijām, tieši uzbrukot viņiem to iznīcinot. Un atkal pie dažādām autoimūnām saslimšanām, kā arī reumatoīdis artrīts, ko tikko minēju, vai Latvijā ļoti populāras laimes slimības, kas īsti neskaitās pie autoimūnām slimībām, bet inficējoties ar borelijas baktēriju, tiek panāks ļoti līdzīgas autoimūnas saslimšanas pazīmes, kur ķermeņa paša imūnsistēma uzbruk paša šūnām, jeb tā sakot, T-šūnas noārda veselās šūnas. Un tāpēc klīniskie pētījumi norāda, ka omega-3 augstskābes inhibē šīs T-šūnas, kas palīdz arī mazināt laimes slimības simptomus, ir īpaši visiem tātad, kuriem ir šis bijis. Un pats svarīgākais, kad omega-3 augstskābes padara šūnu membrānu caurlaidīgāku kā tādu. Ja mēs paskatāmies uz šūnu pašu, noteikti daudzi jau zina, redzējuši un zina, kā izskatās apmēram šūna. Praktiski šūna ir ļoti svarīga šūnas veselība. Mēs sastāvam no 37 triljoniem šūnu. Ja praktiski šūna nav vesela vai ir bojāta, mēs fiziski nevaram justies veseli. Šūna ir pamats mūsu veselībai. Kā jau mēs zinām, šūnas membrānu veido tauki, jeb lipīdi, un šūnas galvenā funkcija, jeb tīpaši šūnas membrānas galvenā funkcija ir vielu transports. Šūnai priekš procesiem ir jātransportē dzelzis, D-vitamīns, kalcijs, kālijs un citi caur šūnas membrānu, lai asins analīzes arī vispār uzrādītu, ka jums ir pietiekami dzelzis, lai jums ir pietiekami D-vitamīns. Tas, kādus taukus jūs ēdat, ietekmēs, vai šīs vielas tiks transportētas vai netiks transportētas.
Mēs zinām, ka šūnas caurlaidība ietekmē omega-3 taukskābes. Tas ļauj transportēt jebkuru mikroelementu otrpus membrānai, un asins analīzēs, līdz ar to mēs redzam, ka rādītāji normāli, ka D vitamīns ir virs 50, varbūt pat 70, ja? Kad dzelzis ir, feritīns ir pirms 100, ja? Jo dzelzis rādītājiem būs precīzi, mums jāskatās ir feritīna rādītāji asins analīzēs. Tāpēc, ja mēs skatāmies un redzam, ka viņi ir labi, tad visticamāk, ka šāda membrāna caurlaidība būs diezgan pietiekama. Atkal, ja mums ir pārāk daudz omega-6, ja līmenis asinu uzturā vispār un asinīs kā tāds, mums šūnas paliek biezākas. Mums šūna un mikroelementu transports pasliktinās. Mēs asins analīzēs redzam to, ka iztrūkst dzelzis, ka iztrūkst D vitamīns. Mums iekaisums parādās ikdienā, mēs jūtamies sliktāk. Mēs bieži vien pat ir simptomi, ko pat nepievēršam uzmanību un domājam, ka varbūt ar laiku paliks labāk. Bet ar laiku jūtamies aizvien vecāki, jūtamies aizvien sliktāk, iekaisums uzkrājas vairāk, un ko mēs redzam, kad analīzēs ir šis D vitamīns, ir tas šis dzelzis mazāk, ko mums parasti iesaka? Iesaka palielinam dzelzs D vitamīna koncentrāciju asinīs. Mēs lietojam, ceram, ka palielināsies, bišķi palielinās, bet īsti efekts nav. Kāpēc? Jo tikai palielinot koncentrāciju mēs neesam atrisinājuši iemeslu, kas ir cēlonis šūnu membrānas necaurlaidība, jeb bojājums. Tāpēc, ja mēs skatāmies pārējos pētījumus vispār, cik ir svarīgi šūnu membrānā, kas ir nepieciešams šūnā, lai viņa būtu funkcionāla, jeb caurlaidīga, mums ir jāseko taukskābju attiecībām. Normāli omega-6 pret 3 taukskābu attiecības ir jābūt 3/1, bet mēs redzam, ka vidēji cilvēkiem ir 15 līdz pat 16/1. Un šis rādītājs nozīmē, ka mums vairāk iekaisums rodās, ka mums vairāk simptomi, sāpes parādās ikdienā, ka mēs nejūtamies pietiekami labi un brīnamies, kāpēc mums ir sāpes, kāpēc mums sāp locītavas, kāpēc mums sāp muskuļi, kāpēc sāp kauli, kāpēc sportā man neiet tā, kā man gribētos, kāpēc enerģija trūkst. Tātad, ja mēs gribam, lai uzlabojas kaut kas, kā jau es iepriekš runāju, omega ir dabīgs asins šķidrinātājs. Ar 4/1 mēs varam samazināt kardiovaskulārus riskus, tā skaitā arī miokarda infarktu, jau pa 70%. Iepriekš redzējāt, pētījumos norādīja, ka numur 1 cēlonis vispār pēkšņiem nāves cēloņiem kā tāds, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, vispār pasaulē, ir sirds asinsvads slimības. Ja omega-3 var to samazināt, jautājums ir tāds uzreiz, kas ir izraisījis mums uzturā, vai kas ir tie paradumi uzturā, kas mums ir novedis līdz šādam šūnas stāvoklim, ka mēs vairs fiziski nevaram dabūt šūnu normālā kārtībā, ka mums ir kāpuši šis risks augstais uz kardiovaskulāram saslimšanām. Ja mēs gribam samazināt riskus uz vēžiem, tad noteikti vajag tad vismaz vajag 2,5/1, jo 4/1 nebija nekāda efekta uz vēža riskiem. Te apakšā arī var redzēt, ka ja mēs dabūjam 2,5/1 zem šī teksta, var redzēt, ka tas arī samazina arī sievietēm risku uz krūtsvēžiem. Atkal, ja mums ir zem 2, ja mēs dabūjam 2 vai 3/1 attiecības šūnas membrānā, tas jau samazina visādas reumatīda artrīta riskus, locītavu sāpes. Tātad, ja mēs to visu uzturam, ļoti svarīgi ir kas? Daži domā, ok, es sasniegšu un tagad būs labi viss. Man vairāk neko nevajadzēs ikdienā. Bet jautājums tāds, tu esi to sasniedzis savu šūnu līmeni, asins šūnu līmenī. Eritrocīta dzīvildze ir 4 mēneši. Tas nozīmē, tu jūties labi, ok, 4 mēneši viss kārtībā, šūnas ir nomainījušās, bet jautājums, vai nomainījušās ādas, jā, šūna, vai nomainīsies gļotāda, vai nomainīsies kaula šūna. Kaula šūnai vispār tas ir 7 gadi dzīvildze. Tas nozīmē, mums uzturas pareizi ir jāuzturas 7 gadi, lai mums kaula uzlaboties, lai locītos. Bet, protams, mēs to jūtam jau ātrāk, 2 jau 3 gados jūtam, kad ir izmaiņas. Praktiski kādos produktos tad ir omega-6 un kādos omega-3?
Omega-6 ir gaļa, olas, piens, sēkleļas, rieksteļas, palmeļas, līdz ar to šokolādes, konditorijas izstrādājumi, kukurūzas pārslas, kūkas, bulciņas, majonēs, krējums un tam līdzīgi. Tātad problēma nav tajā, ka viņi ir. Problēma ir tajā, ka viņi ir pārāk daudz un ka mums uzturā viņi ir vairāk nekā mums viņu vajadzētu būt. Omega-3 ir tikai zivīs un uztura bagātinātājos. Un jaunākie pētījumi norāda, ka jau zivīs ir sarucis šo kvalitīvo omega-3 augstāku daudzums jau par 60%, kas ir vairāk par pusi. Nav brīnums, ka asins aina un kroniskas sāpes paliek arvien izteiktākas sabiedrībā, un labsajūtas rādītāji pasliktinās, jo pieaug neveselīgo produktu patēriņš un izteikti samazinās veselīgo produktu kvalitāte mums ikdienā. Tātad, un pats trakākais, ja zivīs samazinās, arī 90% uztura bagātinātāji nevar nodrošināt vairs nepieciešamo augstāku kvalitāti. Tad ko mums darīt? Viss, kas ir aptiekā zem 40 eiro, ir lēts un ir tik maznozīmīgs, ka sabiedrības vidējie asins rādītāji, kā jau iepriekš pētījumā minēja, norāda, ka šūnu membrāna ir 15 reizes sliktāka nekā normāli vidējiem cilvēkiem. Tāpēc, izvēloties omega-3 eļļas, svarīgākais ir antioksidants. Bez antioksidanta vidēji eļļas oksidējās 5 stundu laikā. Ja tas ir E-vitamīns, tokoferols vai astaksandīns, tad DHA un EPA oksidējās 9 līdz 15 stundu laikā. Ja tie ir polifenoli, tad 35 stundu laikā. Līdz ar to, ja mēs skatāmies eļļas, ko mums vajadzētu obligāti, vai tie ir uzturbagātinātāji vai zivju, obligāti ir jābūt noteiktam daudzumam polifenolu klāt. Mūsdienās daži sāk vienkārši likt polifenolus arī klāt ķeksīša pēc reklāmas, bet tur jāskatās obligāti daudzums ir klāt. Jā, vai viņš ir pietiekams, lai neoksidētos šī eļļa, lai panāktu arī efektu. Un kā vislabāk mēs to varam izdarīt, ir taisot asins analīzi, saprast, vai mums tiešām ir šīs, vai mēs varam panākt šīs izmaiņas. Jautājums, vai tagad vispār ņemt un lietot zivju, man atbilde būtu jā un nē. Kāpēc? Tāpēc, ka pirms veselības speciālists jebko izraksta, ir nepieciešams vienmēr veikt asins analīzes, lai noskaidrotu, vai tavam ķermenim tas ir nepieciešams. Kāds žulspūls, kāds bilirubīns asinīs? Lipāzes daudzums, asins analīze, kā tavs ķermenis šķēr taukus, vai nav problēmas ar žulspulsu, iespējams tev ir nepieciešams ūdeni šķīstos šķēļas lietot, lai nepārslogot aknas. Tātad, pirms mēs jebko sākam lietot, jebkurš gudrs ārsts ieteiks veikt asins analīzes. Pirms operācijas veikšanas, tad mēs arī taisam rentgenu, magnētisko rezonanci un asins analīzes, lai mēs izmeklētu, vai mums vispār operācija ir nepieciešama. Tāpēc esam atbildīgi un neko nelietojam uz savu galvu. Zinātnē kompānija, tāpat kā arī dažas citas kompānijas, sadarbojas ar vispasaules atpazīstamu vidas laboratoriju, kas piedāvā veikt asins analīzes no kopālajām asinīm priekš precīzākiem rezultātiem. Jo vispār asins analīzes ir nepieciešams, lai noteiktu devas, kādas būtu jālieto, kā arī, ja pēc 4-6 mēnešiem rezultāts nemainās, ir nepieciešams to apstiprināt, jo pastāv iespēja, ka tad problēma ir jāmeklē dziļāk, ja iespējams ar zārnu traktu. Bet ja visas asins analīzes iepriekš ir izskatītas, tad pārsteigumam īpaši nevajadzētu būt. Tātad mēs sapratām no tā, ka tauki ir slikti tikai, ja viņi ir nepareizās attiecībās. Šīs asins analīzes katram būtu jātaisa reāli katru gadu, lai laicīgi saprastu, cik bīstama ir pašreizā situācija ar sistēmiskām slimībām un ko precīzi darīt lietas labā. Praktiski ir jāpārstāj minēt un balstīties tikai uz sajūtām, jo vairumam cilvēku, kas dzīvo rietumu sabiedrībā, tas tautskāpju attiecības, kā jau mēs skatījāmies, ir 15-1 pa īpašiem pētījumiem. Jaunākie pētījumi norāda,
ka omega-3 uzlabo arī šūnas aizsardzības spējas pret oksidatīvo stresu un DNS bojājumiem. Ja cilvēkiem šis rādītājs ir zem, vai zem sarkanajā zem 50, vispār uz 0%, tad mēs varam uzreiz pateikt par iekaisumu un viņa spēju izplatīties. Jo, ja man vienkāršiem vārdiem būtu jāsaka, iedomājies, tev ir, man ļoti gudra veselības speciālists stāstījuši to, ka par to, kad iedomājies, tev ir pļava, kurā ir iekaisums, jeb ugunskuri vai ugunis, un šis iekaisums, ja pati zāle ir sausa, iedomājies, tev ir pļava un tev ir sausa zāle, tas nozīmē, kas notiks ar uguni, kas notiks ar pļavu, uguns daudz vairāk izplatīsies, vieglāk izplatīsies, tas nozīmē, ka iekaisums daudz vieglāk izplatīsies caur ķermeni. Tāpēc mums ir jātaisa rādītāji, lai saprastu, cik mēs esam paļāvīgi par šo iekaisumu. Ja, protams, zāle ir zaļa un viss ir forša un viss super, tad, protams, pat ja tur ir iekaisums, viņš tik viegli neizplatīsies. Jaunākie pētījumi arī rāda, ka omega-3 uzlabo šūnu aizsardzības spējas pret oksidatīvu stresu un DNS bojājumiem, ja? Un ļoti svarīga komponente ir omega-3 indeks. Tas nosaka, cik daudz EPA, DHA mūsu eritrocītu membrānos, un ja šīs rādītājs ir zem 11%, risks sasniegts ar koronāro sirdslimību būtiski palielinās. Šis rādītājs ir līdzvērtīgs arī holesterīnam, jo pat vēl precīzāk, jo parāda arī iekaisuma fonu šūnu elastību. Man nesen, un bija šis stāsts no dzīves, man nesen bija paziņā, kurš neieklausoties manī 50 gados, izdomāja atsākt nodarboties ar sportu bez jebkādām veselības pārbaudēm. Un 1 mēnesi vēlāk sieva no rīta pamodās, bet viņš gan vairs nepamodās. Mums ir nepieciešams omega-3 rezerves, lai nepārslogotu sirds un asinsvadu sistēmu. Bez viņām mēs sev pakļaujam nevajadzīgiem riskiem, miokarda infarktam, un virs 50 gadiem šis ir vadošais cēlonis tieši pašam šim miokarda infarktam un koronārām sirds saslimšanām. Ja bērnam ir zems omega-3 indeks zem 11%, viņa organisms varbūt mazāk aizsargās pret iekaisumiem, bet oksidatīvo stresu un sirdsritma traucējumu intensīvas fiziskas slodzes laikā. Ilgtermiņā tas var palielināt sirds asinsvadu problēmu risku, īpaši, ja tam pievienojas arī citi faktori - nepietiekams miegs, stress, nepilnvērtīgs uzturs. Mēs burtiski bērnus pakaļaujam tādam pašam riskam, tādam pašam liktenim nepārbaudot asins analīzes, jo esam jau pieraduši, ka viņi katrus 2 mēnešus slimo. Par arhidonskābēm. Arhidonskābes, ko mēs arī redzam asins analīzes, norāda imūnsistēmas spēju reaģēt uz iekaisumu. Ja ir par daudz, ir slikti, un ja ir par maz, arī ir slikti. Pārāk maz. Ja ir par daudz, un mēs esam sarkanajā, mēs bieži vien izjūtam pastiprinātas sāpes, diskomforts un dažādi neskaidrojums simptomus. Un ir sajūta, ka mūsu ķermenis brūk kopā, stīvums, ka mēs esam vecāki nekā mēs patiesībā esam. Un ja ir par maz, tad tas norāda, ka mūsu imūnsistēma tieši slinko un nereaģē uz kairinājumu. Ir retākos gadījumos, ka nekas nesāp, viss ir labi cilvēkiem, man viss kārtībā, simptomi nekādi nav, sāpi nav, un te pēkšņi jāsasāpa vēderā pēc 3 mēnešiem, un mūs pārsteidz diagnoze vai policiskām olnīcām, endometriozi, nierekmeņu kolikām, kas ilgi bez sūdzībām, bet tad ļoti vienkārši asa sāpa un vēdera liesdaļā varbūt. Risks pēkšņai nāvei nekad nav pēkšņs. Viņš sākās ar simptomiem, ko mēs ignorējam. Daži pierod pie sāpēm, tās ignorējot, dažiem viņas pat neizpaužās, kā jau mēs tikko sapratām. Tāpēc preventīvi ieteiktu vienmēr pārbaudīt asins analīzes un pārbaudīt esošos iekaisuma procesu ķermenī, lai preventīvi novērstu nākotnē nevēlamās diagnozes. Citiem vārdiem, mēs ne tikai testējam un redzam rezultātus uz papīra, mēs arī zinām, kas notiek šūnu līmenī un varam to reāli mainīt. Runājot par zarntaktu un zarnu baktērijām, muskuls transversus abdominis, es te jau sāku lamāties, jeb korsetes muskuļa galvenā funkcija ir stabilizēt mugurkaulu. Ja mūsu uzturs nepalīdz normalizēt un samazināt gāzes, tad vēders
piepūšoties iestiep šo muskuli un padara viņu vājāku. Jautājums tāds, vai vājš muskulis spēj stabilizēt mugurkaulu? Īsti nē. Līdz ar to tas, ko mēs ēdam, ietekmē, cik labi jūtās mūsu mugura. Piepūšanās izrotē iegurņa kaulu, līdz ar to veidojas tiltantēra pozīcija iegurnī. Tas iestiep pēdera sienu un spiežot un kompresējot, velkot ribas uz leju, tas spiež arī jostas daļas skrienos lejā un veidojas kompresija, palielinās lordozi un tas reāli izraisa hroniskas muguras sāpes. Līdz ar to svarīgi ir saprast, kas uzlabo un kas pasliktina zarnatrakta darbību. Zarnatrakta darbību uzlabo galvenokārt šķiedrvielas, vai tie ir salāti, vai tie ir dārzeņi, speciāli šķiedrvielu maisījumi. Gāzes samazina arī pareizu ēdiena secību, kur svarīgākais maltīt ir sākt ar šķiedrvielām, tad ēst proteīnu, gaļa zivis, tad ēst taukus nākamais un beidzot ar ogļhidrātiem. Ja beidzam ar augļiem, tas arī mēdz uzpilst vēdru, izņēmums, ja tas ir mazos daudzumos. Tāpēc, ja mēs ēdam pareizā secībā ar ēdienu, mēs kontrolējam arī par glikozes svārstībām, glikozes svārstības. Atkal, ja mēs ēdam cukuru vai ugļhidrātus pirmos, mēs izraisam milzīgi glikozes svārstības. Ja glikoze noteikti daudz ir dzirdējuši to jau, bet tāpat pastāstīšu, ja mums ir šīs glikozes svārstības, tas ir viens arī no galvenajiem iekaisuma rašanās procesiem praktiski zarntraktā un arī vispār ķermenī kā tāds. Tāpēc svarīgi saldumus vienmēr ēst pēdējos, lai mums šīs svārstības pēc iespējas mazākas ir. Man ļoti bieži, par to, kas pasliktina, nedaudz paturpināšu zarnatrakta darbību, tas, kas pasliktina, to jūs jau redzat, uzpūš. Ir miltu produkti, tad ir cukurs, dažādi augļi, tīpaši, ja tie nav vietējie mūsu, un, protams, pārēšanās kā tāda piepūš vēdru. Un man ļoti bieži nāks arī ārstēt muguras sāpes, tā kā katru dienu, taču galvenais cēlonis izrādās nemaz nav mugurā, bet gan problēmās ar vēdru. Vēdra pūšanās, zārnu mikrobioma disbalans, un sakārtojot zarnatrakta darbību, mēs varam izteikti mazināt muguras sāpes. Bet pretējais nav iespējams. Es nevaru mazināt vēdra sāpes, salabojot muguru. Tāpēc bieži vien arī mums ir jāvēršās pie uzturu speciālistiem vai dietologiem, kurš mums šo var sakārtot un ieteikt. Ja mēs skatāmies tālāk, īsumā zarntraktā mums ir daudz baktēriju, daudz mikrobiomu, daudz vairāk nekā šūnu pat ķermenī. Mums ir gan gram pozitīvās, gram negatīvās baktērijas zarntraktā. Gram negatīvās ir tās, kas palielina iekaisumu, un gram pozitīvās ir tās, kas mazina iekaisumu zarntraktā. Gram negatīvās ir tās, kas barojas no saldumiem, un kāpēc mums prasās saldu, īpaši, lai iegūtu arī sāls sajūtu pēc ēšanas, kas arī bieži vien korelē ar paaugstinātu glukozes līmeni asinīs. Un atkal gram pozitīvās baktērijas barojas no šķiedrvielām, un mūsdienās ir problēma liela, ka mēs pietiekami šķiedrvielas neuzņemam, ka mēs uzņemam saldumus un ogļhidrātus vairāk, lai mums vispār veidotos normāls mikrobioms ar gram pozitīvām baktērijām. Jo gram pozitīvās baktērijas, kā jūs šeit redzat, viņas izdala butirātu, un butirāts, ja tās ieskābe, viņa ir ļoti svarīga, lai mazinātu iekaisumu vispār kā tādu mums šo zarnatrakta līmenī. Pētījumi arī norāda, ka sāta sajūtu, ja mēs nesakārtojam zarnatraktu, iegūt nevaram, un ja nelietojam šķiedrvielas, tad sagatavojot zārnas priekš tādām slimībām, tad mēs tiešām sagatavojam zarnatraktu tādām slimībām kā čūlainais kolīts, fēcis ar asinīm, vēdra pūšanos, kolorektālo vēzi sliktā gadījumā un visiem simptomiem arī, kas ar to nāk. Svarīgi būtu neaizstāt salātu ēdienreizē, jo šķiedrvielas arī uzlabo zarnatrakta peristaltiku, uzlabojot vēdru izēju. Jo Eiropā vidēji uzņēmumi cilvēki te var redzēt 20 gramus šķiedrvielu dienā, kā iepriekš minēju, lai zarnatrakts funkcionētu normāli. Retāk veidotās gāzes zarnatraktā un samazinotos sāpes mugurā arī, lai izdalītos butirāts, jo butirāta metabols, kas maziem hroniskiem iekaisumu nepieciešams, ir uzņemt vismaz 30 gramus šķiedrvielas dienā.
Šie rādītāji nav iepriecinoši, jo šeit Latviju neredzam, bet skaidrs, ka Eiropā vidēji neuzņem nepieciešamo šķiedrvielu daudzumu. Līdz ar to mani neizbrīna tas daudzums cilvēku, kas staigā ar hroniskām liekamību muguras sāpēm. Ja skaidri zinām, ka esam starp vidējiem rādītājiem un asins analīzēs mēs redzam, ka ir izmaiņas holesterīna, glikoza, triglicerīdu vai insulīna rezistences rādītājos, tad noteikti klāt būtu jāpieliek pie uztura prebiotikas. Viņas gan mazinās iekaisumu zemtraktā, veidos vidi gan pozitīvām baktērijām un samazinās holesterīna, triglicerīdu bīstamos rādītājus, bīstamos līmeņus. Līdz ar to caur zemtraktu palīdzēs atjaunoties sirds asinsvadu veselībai. Vienīgi ar devām uzmanību, tur iekšā arī ir inulīns un fruktooligosaharīdi, kas fermentējas ātrāk, tāpēc, ja lieto lielas devas, var pūst vēdru, tāpēc obligāti jāsāk lietot tikai ar puskausiņu pirms pašām mešanām, bet efektīvāku variantu pagaidām par šiem es neesmu atradis. Ļoti populārs jautājums, ko es saņemu ikdienu. Pacienti man saka, man ir ļoti liels slodzi darbā, trūkst enerģijas, es neizguļos. Man šķiet, ka ar uzturu es neuzņemu pietiekami daudz minerālu, vai tu, Jāni, man ieteiktu palietot kādus vitamīnus? Mana atbilde būtu jā un nē. Ja to norāda tavas asins analīzes, ja tavs uzturs ikdienā neizskatās šādi, un ne, ja asins analīzes uzrāda membrānas bojājumus vai caurvadības traucējumus, kuru iepriekš minēju par šūnas membrānu un tā spēju vispār transportēt mikroelementu, un vispār vitamīnu uzsūkšanās nenotiks vai būs ļoti minimāli, visbiežāk to novērojam arī ar hroniska dzelzs trūkumu, arī organismā sievietēm. Un tieši pie tiem pašiem iemesliem ar zemtraktā traucējumiem, pūšanās. Ja tomēr izvēlamies lietot vitamīnus, es ieteiktu šos, kas ir par labi, jo tas ir veidots arī no dabīgi iegūtām sastāvdaļām, un kapsulas ir uz augu bāzes, un pastāv lielāka uzsūkšanas spēja nekā parastajām kapsulām. Cilvēki ir arī jautājuši, vai es varu lietot vitamīnus un mikroelementus, ja taisot asins tēstus, tur konstatēts membrānas caurlaidības problēmas. Atbilde vienmēr būs jā, jo varam jau tikai jāapzinās, ka uzsūkšanās uzsūksies mazāk vitamīni, ja membrāna nav ideālā stāvoklī, bet labāk, ka kaut kas ir, nekā vispār nekas. Ja. Un šis ir viens no maniem mīļākajiem pētījumiem. Bet īpaši, ja tu esi smēķētājs, es neesmu smēķētājs, bet man vienalga ir mīļš. Kāpēc? Ja tu esi smēķētājs un tev ir zems omega-3 līmenis, tad iespēja, kad nomirst cilvēks, smēķētājs, pēc 50 gadiem ir virs 53%. Pēkšņi nāves, miokarda infarkts, koronāra sirds slapšanās, aterosklerozes insults. Ja nesmēķē, un tev ir zems omega-3 līmenis, varbūtība pēkšņai nāvei ir tāda pati, ja mēs smēķējam un ir augsts omega-3 līmenis, kas ir 30%. Un ja mēs nesmēķējam un ir augsts omega-3 līmenis, tas samazina pēkšņi nāves risks pa 85%. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka nesmēķētājiem risks uz miokarda infarktu, insultiem vai sistēmiskām slimībām, kas izraisa pēkšņu nāvi, ir tikpat liels kā cilvēkiem, kuriem ir nesabalansēts uzturs un bojās šūnu membrānas sliktu uzturu rezultātā. Ja ir gan uzturs, gan smēķēšana, tad nebrīnamies, ka fiziskas aktivitātes nav pietiekami, lai sevi izārstētu vai izslēgtu pēkšņus arī nāves cēloņu riskus no sistēmiskām slimībām. Nekas jau mūsdienās nav aizliegts, protams, tās viss ir mūsu ikdienas izvēles. Vai nu mēs barojam veselību, vai mēs barojam slimību. Tā ir tā izvēle. Ja mēs esam sakārtojuši augstāku līmeni asinīs, un ja mēs nodarbojamies ar miofasciālu audu masāžām, ja mēs kustamies, skrienam, ja mēs ejam saulē, uzņemot normālu D vitamīnu, lietojam dažus šķiedrus, tad mēs risinam cēloni, tad arī sāpes locītavā mazinās, miegs uzlabojās, asinsspiediens normalizējās, ja lietojam ir tīpaši dabīgs arī šķidrinātājs asins, fascijas saglabājas elastīgas ilgtermiņā, un locītavas sāpes mazinās un stīvums no rītiem. Tā skaitā galvas sāpes, uzlabojās arī imūnsistēma un fiziskā labsajūta. Ja mēs tikai simptomus risinam, lietojot pret sāpju medikamentus, asinsspiediena žāles, sprices blokādes, kas notiek, mūžīgi esam atkarīgi no asinsspiediena zālēm līdz brīdim, kad viņas vairs nepalīdz.
Ir daudz citi dabīgi veidi, kā asinsspiedienu normalizēt, kustības, dabīgi asinsšķidrinātāji. Protams, ka, ja jau lietojam, nedrīkst uzreiz pārtraukt, tāpēc tas ir jādara speciālistu uzraudzībā. Palīdz uz, ja simptomus mēs tikai risinām, tad tas arī palīdz tikai uz īsu laiku risināt sāpes. Viņas ļoti strauji atgriežas. Problēma pēc kāda laika parādās atkal, jo noteikti esat arī pieraduši, ka josdaļās tīvums parādās ik pēc 3, 6 vai 12 mēnešiem, un 2 nedēļu laikā mēdz arī pāriet, un tad atkal atgriežas. Vai galvenā ir pagrozīt, kad sapūš vējš, vai arī gadā vismaz vienu reizi, un ar laiku šie simptomi atgriežas arvien spēcīgāki. Un beigās rezultātās ir ķirurģiski iejaukšanās. Praktiski, pirms kāds mēģina ieteikt kādu maģisko uztura līdzekli, kas atrisinās visas sāpes un problēmas, ir jābūt prātīgiem. Un vienmēr sākumā ir jāveic asins analīzes. Bez asins analīzēm nav jēga pat lietot visdārgākos medikamentus. Šie testi atšķirās no parastajām asins analīzēm ar to, ka ir izmainīti references intervāli. Ja Latvijā jūs taisat un jums saka, ka esat vesels, Gulu laboratorija, centrāla laboratorija, visticamāk tā ir. Ja nav nekādi citi simptomi vai sāpes, kuru dēļ jūs gājāt veikt asins analīzes. Bet šeit parāda to, cik tālu ir palicis arī reālām veselības problēmām un kāds risks ir iegūt reālu diagnozi, kas smagākajā gadījumā būtu, arī, pa ko es runāju iepriekš, miokarda infarkts, aterosklerozes, cukurdiabēts un citas sistēmiskās slimības, kas apdraud tavu arī dzīvību. Vai arī mūža ilgumu. Tātad atšķirība galvenā ir tāda, vai tevi ārstē, ka tu jau esi slims, vai tev nodrošina veselību pirms tu vēl saslimsti. Un tas ir normāli, ka Latvijas laboratorijas atšķirās no Norvēģijas laboratorijām. Ir grūti ārstēt to, ko tu neredzi. Diagnozi nevar uzstādīt citādāk. Atkal Vītas laboratorijā parādīs visus riskus. Ja mēs taisam Norvēģijas laboratoriju, tad parādīs visus riskus un kādām saslimšanām tu tuvojies. Nevis ar ko tu jau slimo. Tas ir preventīvi. Izvēle ir mūsu pašrokās, nevis citu. Katru reizi, kad mums kas iesāpas, tas ir ķermeņa signāls par iekaisumu procesiem. Un pārāk daudz cilvēku viņus ignorē. Pie manis viena vecuma cilvēki, abi bija 52 gadus jauni, abiem vienādi simptomi, galvas sāpes, vienādi stipri ierobežota audi un asinsrīta pasliktināta. Abi novērtēja savas galvas sāpes uz 7 un 10. Viens izārstējās 3 mēnešu laikā, taču otrs 8 mēnešu laikā. Kas viņiem atšķirās? Asins analīzes un uzturs ikdienā. Mūsu visos ir iebūvēti ķermeņa pašatjaunošanas mehānismi. Ja šūnu līmenī ekscitāze, enicitāze, jeb šūnā vielu transports nenotiek, kā mēs varam cerēt uz normāliem pašatjaunošanas mehānismiem. Jo kamēr mēs to neesam sev nodrošinājuši, veselība tikai ies uz leju ar gadiem. Un pēdējais, es gribēju pateikt, pats trakākais ir, ka ar vien jaunākiem bērniem, jauniešiem parādās nopietnas veselības problēmas. Man pašam ir nepārvarama vēlme palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem, tāpēc, kad es dzirdu šādus stāstus, man plūst sirds. Kādu dienu man zvanīja pediatrs no bērnu slimnīcas un teica, Jāni, palīdzi, mums ir pacients, 12 gadus vecs zēns. Viņš jau 2 gadus, viņš 2 gadus cieš no neskaidrojumām sāpēm, augštelpos, ceļos, un nav bijušas traumas, bet sāpes ir tik lielas, ka viņš pat nevarēja paiet. 3 dienas slimnīcā un bez uzlabojumiem. Vai vari lūdzu palīdzēt? Vecāki atveda jaunieti, un pēc jau pirmās nodarbības puisiem bija par 50% labāk. Sūtījām asins analīzes uz Vītas laboratoriju. Augstskābju profils šūnu līmenī bija dramatisks. Šūnu membrānas stāvoklis tevi arī var redzēt, ja es pieliku klāt analīzes, tevi redzēt, ja mēs šūnu membrānas bija tik kritisks, ja mēs šādu bērnu aizsūtam uz sportu, mēs viņu reāli sagatavojam miokarda infarktam nākotnē. Omega-3 rezerves nav nekādas. Te var redzēt, omega-3 indeksu. Šūnu caurlāde ir praktiski nekāda, kognitīvās funkcijas ir pasliktinātas, ķermenis ikdienā ir paaugstinātā stresa apstākļi, lai izplatītos iekaisumam, ir ideāli. Un mēs brīnamies, ka ar vien jaunākiem bērniem ir veselības problēmas.
sāpes, alerģijas, saaugstēšanās, migrēnas, vēdra sāpes. Jā. Kas notiek, ja mēs šām bērnu pakļaujam milzīgām slodzēm uz sportā? Nu, kas var notikt, labs, ja ķermenim nav rezerves no kā smelties? Tagad viņš strādā, staigā pilnībā bez sāpēm. Jau kopš pirmās nodarbības viņam sāpes samazinājās pa 80%. 2 gadi ciešanas aiz muguras, tagad kā no murgiem. Tā darbs, protams, vēl ir procesā. Un tas, ka vecāki ar ziediem pēc tam atnāca vēl pateikties pediatrei, ka nosūtīja bērnu pie manis, protams, forši, ka pediatrei nevis manā tāds pateikties. Tas arī fantastiski, bet tas tomēr silda manu sirdi. Un tas atgādina, ka zināšanas, ko mēs pielietojam praksē, apvienotas ar testētu pieeju un uzturu, var reāli izmainīt cilvēka dzīvi. Tāpēc jautājums ir tev, jums visiem, kas klausās, vai tu šodien baro veselību, vai tu baro savu slimību? Nav trešā varianta. Mēs katru dienu ejam vienā vai otrā virzienā. Ar katru ēdienreizi, ar katru izvēli, vai nu būvējam vai graujam. Mans aicinājums nav tikai par uzturu vai produktiem. Tas ir par domāšanu, apzinātību, atbildību pret sevi par sevi un par saviem tuvajiem. Veselība nav dots un tā nav garantēta. Ja tev šobrīd viss ir labi, priecājies, bet nenovelc atbildību uz veiksmi, jo tā nav likumsakarība. Tā ir pagaidām tava iespēja reāli to mainīt. Un tāpēc es aicinu, būsim apzināti veseli, būsim tie, kas katru dienu baro savu veselību, kustas ar prieku un dzīvo pilnsimīgi. Jo mēs paši būvējam šo dzīves kvalitāti. Paldies, Lārs!